Bībeles lasījums no Pāvila 2. vēstules korintiešiem 11. nodaļas 3. panta. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Amen. Man patīk ģimeņa dievkalpojumi. Faktiski katram dievkalpojumam būtu jābūt ģimeņa dievkalpojumam. Tam nevajadzētu būt mākslīgi, ka tikai pieaugušie kalpo priekšā, bet man ir prieks, ka kāds var lasīt Bībeles pantu. Un jā, mēs esam šeit kā Dieva tauta. Varbūt kāds šodien ir arī ciemos atnācis, varbūt kāds ir ciemos Rīgas 1. draudzē. Es vēlos runāt par to, kas varbūt šajā sarežģītajā pasaulē nav tik vienkārši. Tā. Tev varu dot. Paldies brālim Oskaram. Un paldies Svētajam Garam, kas dod dažādas dāvanas. Ka visi nav tikai sludinātāji, bet ka ir kādi, kas tehniskās lietas labi pārzina. Bet katrā ziņā galvenais, kas mums šodien ir vajadzīgs, ticība un šī grāmata, Bībele. Ja arī bildes nebūs, un Bībelē, vismaz pieaugušo Bībelē, īstajā Bībelē nav bilžu. Bērnu Bībelēs ir, bet būs arī bilde. Paldies. Tātad vienkāršība. Kā jums asociējas šis vārds? Nevis prastums, bet vienkāršība. Daudz cilvēki, arī pie mācītājiem, es esmu arī pirmslaulību konsultants, nāk un saka un sūdzās, ka šī dzīve ir kļuvusi pārāk sarežģīta. Ir sarežģīta. Šodien mēs pievērsīsimies vienam no svarīgākajiem tematiem, kas ietekmē mūsu ikdienu, mūsu garīgo dzīvi, mūsu attiecības ar Dievu, miedarbībā, tās ir mūsu attiecības ģimenē. Patiesībā pat visvientuļākais cilvēks, kurš šobrīd varbūt dzīvo viens pats, viņš nāk no ģimenes. Mēs katrs nākam no ģimenes, mēs esam tādi, kā mēs esam auguši ģimenēs, un tik svarīgi tas ir. Dievam ir ļoti svarīga ģimene un laulība. Kā jūs domājat, vai Dieva pretinieks to zina? Ka tas ir vissvarīgākais posms, visnozīmīgākais, visietekmīgākais attiecību posms šajā ķēdē. Jā, mēs dzirdējām to arī šajā Bībeles lasījumā. Jo tas neatiecas tikai uz mūsu personīgo, garīgo dzīvi, bet attiecas arī uz līdzcilvēkiem. Noteikti katrs, kas mācās, studē, kas strādā, vai atrodas kādā iestādē, varbūt arī pansionātā, kas tika pieminēts lūkšanās, mēs esam sabiedrībā, saskarē ar citiem cilvēkiem. Šodien mēs izpētīsim un centīsimies saprast, garīgā dimensijā, kādi ir Bībeles principi par laulību. Kuras problēmas rodas laulībā, pateicoties šim efektam, jeb šīm sekām, par kurām apustulis Pāvils Svētā gara iedvesmots rakstīja. Par ko tad viņš baidījās? Ka čūska pievīla
ja piekrāpa Ievu. Tāpat viņš baidās, ja ir nomodā par saviem ticības brāļiem un māsām, lai pretinieks nesamaitātu arī mūsu domas un nenovērš mūs no vienkāršības. Jā, paldies vēlreiz brālim Oskaram. Es vēlos izstāstīt kādu leģendu vai stāstu, bet kas ir patiesībā tāda kristīga līdzība. Jēzus izmantoja līdzības, un šis stāsts ir par 99 zelta monētām. Mēs Latvijā dzīvojot, atceramies nedaudz ar nostalģiju lata monētas, un vēl joprojām pārdodas zelta monētas, lata monētas. Varbūt tas mums ir tuvāk nekā tālo zemju zelta monētas. Tas ir stāsts par kādu ķēniņu. Jā, paldies. Tas ir stāsts par kādu ķēniņu, kurš iepazīstoties ar pilsētu, kurā viņš dzīvo, tātad ķēniņu valsti, kurā viņš dzīvo, tur ir kāds cilvēks, kurš dzīvo vienkāršībā, viņš nedzīvo ķēniņa pilī, viņš dzīvo vienkāršībā, pieticībā, viņš dara parastu fizisku darbu veids, viņam ir ģimene un bērni, un viņš vienmēr ir pateicīgs. Tur tajā stāstā ir garāks izklāsts, ar ko šis ķēniņš pārbauda šī cilvēka pateicības līmeni, cik viņš var ilgi būt pateicīgs. Mums diezgan ātri var pārbaudīt pateicības līmeni ar lielākiem nodokļiem, vai ne? Vai vēl ar kaut ko. Un viņš skatījās un vēroja, ka šis cilvēks vienalga ir pateicīgs. Pateicīgs Dievam par to, kas viņam ir. Un tad kādu dienu šis ķēniņš sasauca kopā savus padomniekus. Un līdzīgi kā Daniela grāmatā nodevība pret Danielu, jeb sazvērstība tika izplānota, tad viņš konsultējās ar saviem ķēniņvalsts gudrajiem un teica, ko man izdarīt ar šo cilvēku, jo viņš ir pateicīgs Dievam, viņš ir vienmēr pateicīgs ar savu dzīvi. Un viņi domāja un izdomāja, un viņi teica, ķēniņi, mēs izdomājām plānu. Īsā versija šī garā plāna ir tāda, ka viņi aiznesa pie šī cilvēka durvīm maisiņu ar 99 zelta monētām un uzrakstīja virsū lapiņu, ka šī ir dāvana no ķēniņa, maisiņš ar 100 zelta monētām. Un kad šis cilvēks saņēma šo maisiņu ar 100 zelta monētām, viņš pārskaitīja šīs monētas, un viņš saprata, ka vienas trūkst. Nevar būt, ka ķēniņa kalpi atnesot pazaudētu vienu zelta monētu. Un viņš vēlreiz un vēlreiz pārskaitīja, un viņš saprata, ka nav. Ir tikai 99. Nav 100, ir 99. Un kas notika šai stāstā ar šo cilvēku? Viņš kļuva apmāts ar šo vienu monētu, kas trūkst maisiņā. Viņš kļuva tik apmāts. Viņš saprata, ka viņš nevar to pieprasīt no ķēniņa. Viņš sāka strādāt vairākos darbos. Zelta monēta, tas ir ļoti daudz. Mēs redzam, Bībelē tiek izmantot sudraba seķeļi. Zelts, tas ir ļoti, ļoti vērtīga monēta. Un viņš strādāja dienām un naktīm. Un kas notika ar viņu? Viņš kļuva nepateicīgs. Viņš kļuva stresa un negativitātes apņemts, pārņemts, jo viņa dzīvē nebija pietiekami viņa dzīves laika, lai nopelnītu to vienu
zelta monēta. Šis stāsts beidzās bēdīgi, un šis skaudīgais ķēniņš bija priecīgs, ka viņš ir sasniedzis savu mērķi. Kā jūs domājat, kas ir šī skaudīgā ķēniņa? Šis ķēniņš ir prototips. Kas Bībeles stāstījumā ir šis skaudīgais ķēniņš, kurš ir skaudīgs un neapmierināts, ka Dieva bērni ir laimīgi savā laulībā, savā ģimenē, savā draudzē? Kurš saka, tev pietrūkst tās 99, bet pietrūkst vienas? 2. Korintiešiem 11.3 tur ir teikts, es baidos, ka kurš? Čūska, es nedzirdu, es vēlos dzirdēt. Šī ir it kā vienkārša atbilde. Bet mēs savā ikdienā, savā steigā, savā aizņemtībā kaut kur varam pazaudēt. Jā, mēs, kristieši, arī varam pazaudēt šo garīgo dimensiju. Ka viss nav tikai par pirkšanu un pārdošanu, par darbu, par karjeru, par izglītības līmeni, par apģērba kvalitāti un tā cenu un brendu. Ka var nolaupīt čūska, var nolaupīt ko? Es šeit atzīmēju, kas tiek nolaupīts. Vienkāršība un skaidrība, kas ir Kristū. Es vairākas reizes pārskatīju dažādus tulkojumus un arī oriģināla valodā. Pirmais no skaidrojumiem šī vārda ir vienkāršība. Bet doma ir par glābšanu. Šeit ir doma par glābšanu līdzīgi kā Jāņa 15.15. Jēzus runā par to, ka mums ir jāpaliek Jēzu Kristū. Un šī palikšana nav abstrakta. Ģimenes dzīvē, laulībā spriedze rodas arī no šīm pašām lietām, ko mēs redzam šeit uz ekrāna. Kas ir brīdinājums mums kā kristiešiem un arī iedrošinājums būt drosmīgiem cīņā pret šo. Ko mēs šeit redzam, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un kas vēl, deguns gaisā, dzīves lepnība. Pretstats Kristus raksturam, pretstats tai vienkāršībai, ko Kristus vēlas mums iemācīt. Jūs teiksiet, draudzē es varu būt tāds vienkāršs, pazemīgs. Kā man viens kalpotājs teica, ka kāds brālis bija runājis ar otru brāli, un viņš bija teicis, viss, tagad es atgriežos, sabats ir beidzies, tagad es atgriežos atkal ikdienā, ierastajā. Es ceru, ka jūs tā nedomājat, bet kaut kur mūsu domas var tā pievilt un teikt, tagad ir īpašāka diena, tagad man ir jābūt kristīgam, bet kad mājās es atgriezīšos, un ja sieva nebūs piemetusi sāli, vai pat daudz būs piemetusi sāli zupai, vai ja vīrs to, ko soliet, to plauktiņu nebūs pieskrūvējis vēl joprojām. Tās ir mazās lietas, bet viņas izsauc rezonanci mūsu attiecībās. Caur darbībām izpaužas mūsu kristīgais raksturs. Ko rada šīs vērtības, šīs pasaulīgās vērtības? Ko viņas rada ģimenē? Te ir teikts, ka tās nav no debesu tēva. Kas tur rodas? Laulībā rodas kas? Spriedze. Laulībā rodas milzīga spriedze, kad mākslīgi tiek simulēta un uzturēta vēlme nebūt apmierinātam ar to, kas tev ir dots. Esat kādreiz pieķēruši sevi pie šī stāvokļa, ka viss jums ir, bet kaut kur iekšā sākas kurnēšana. Dievs tautu tuksnesī baroja ar debesu mannu,
tur teiks ar eņģeļu barību. Un tauta kaut kādā brīdī klikšķis, un viņi saka, manna, es vēlētos to, kas bija verdzībā, tur apakaļ. Ģimenē un laulībā notiek līdzīgi. Pretinieks saka, tev pietrūks tā, vēl vairāk, kas nostrādā nevis tev, bet tavai sievai. Tavam vīram pietrūks šīs te lietas. Tava sieva neatbilst tiem standartiem. Paskaties uz kaimiņiem, paskaties uz kaimiņu. Spriedze, un ko šī spriedze dara? Šī spriedze mūs dzen pieņemt neizsvērtus, nepamatotus Bībelē lēmumus. Ir kaut kas jādara. Kā šis cilvēks, kurš saprata, ka viņš tika pievilts, ka pietrūkst vienas zelta monētas, patiesībā 99 bija 100%. Varbūt jums jau ir 99% ir 100, kas jums ir vajadzīgi. Bet pretinieks saka, nē, tev vēl pietrūks šī. Šeit nav runa par nepieciešamību attīstīties un augt. Šeit iet runa par pievilšanu, ka cilvēks ģimenē un laulībā var justies nomākts, justies depresīvs vai pat agresīvs. Tas ir atkarīgs no cilvēka personības tipiem. Un izjūtot šo spriedzi, viņš var tikt kārdināts, pamest to derību, ko viņš ir solījis Dievu priekšā. Man ir liels prieks arī šodien pacelātības sajūta redzēt, ka divi pāri vēlas uz mūžu viens otram kalpot, uz mūžu būt kopā. Un mums kā kristiešiem ir tāda priekštiesība, ka mēs to mūžu, nodzīvojot Kristum par godu un Kristu, varam būt mūžību kopā. Bet būtu grēks un kļūda, ja es teiktu, ka tas ceļš ir vienkāršs, un jums vienkārši izdosies, tāpēc, ka jūs esat skaisti, jauni un mīlat viens otru. Tas prasīs upurus, tas prasīs nodošanos, tas prasīs darīt to, kas ir jādara arī tad, kad tu esi noguris. Draudze skatās uz šiem bērniem, kas ir bērnu stāstos, kas dzied un spēlē un ir kopā ar vecākiem, bet es kā 3 bērnu tēvs skatos uz vecākiem, jo es zinu, ko tas prasa, kādi tie ir upuri. Un tas ir apsveicami. Es ar apbrīnu skatos uz vecākiem, kuriem ir 5 bērni, 4 bērni, bet arī ja viens. Tas atklāja šīs mūsu rakstura īpašības visskaidrāk. Kas redz mūsu patieso raksturu vislabāk? Droši vien tas ir retorisks jautājums. Mēs zinām, ka vislabāk mūsu raksturu pazīst tie cilvēki, ar kuriem mēs esam ikdienā kopā. Laulības sākums un grēkā krišana, ja mēs skatāmies cilvēces bībeliskajā skatījumā šo vēsturi un izcelšanos, diemžēl ir ļoti tuvu. Būtu lieliski, ja būtu apraksts par Ādama un Ievas dzīvi vismaz 50 gadus, ka viņi nebija krituši, ja pagriezuši muguru Dievam. Mums būtu noteikti ko mācīties. Bet mēs arī varam mācīties no šīs bīstamības, ka čūska ar savu viltību var novērst, kur sākas šī problēma. Novērst, te ir teikts, jūsu domas. Man bija pasvītrots, bet es noņēmu pasvītrojumu, lai motivētu mūsu visu domāšanu. Kur notiek šī kārdināšana, šī pievilšana? Mēs redzam šīs agresīvās reklāmas Facebookā, internetā. Viņas vienmēr inicē mākslīgi sajūtu, ka man
kaut kā vēl pietrūkst. Es nevaru būt laimīgs bez tās lietas. Nevaru būt pilnvērtīgs. Neuzķersimies uz šīm reklāmām ne tikai lietu, bet jo vairāk attiecību jomā. 1. Mūzes 2.24, ko arī citē Jēzus Kristus, tur ir teikts, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Mums ir lieliska grāmata, latviešu valodā iztulkota, un viņa saucās Radīta mīlestībai. Mēs viņu lasām kopā ar sievu, un tur ir dažādi pētījumi, un viens no pētījumiem, kas ļoti spilgti raksturo to, par ko pats Jēzus arī brīdināja apustuļi, ka pēdējās dienās, jeb šajā cilvēces vēstures nogrieznī līdz Jēzus otrai nākšanai būs dažādas pievilšanas, un viena no šīm pievilšanām ir tieši mērķēta uz laulības un ģimenes attiecībām. Šeit iet runa par fizisko tūmu laulāto starpā, bet šis ir viens no top 3 iemesliem, kāpēc cilvēki mūsdienās šķirās. Viņi ir neapmierināti. Un šeit viņš raksta, šis psihologs Roberto Rozencveigers, viņš raksta, daudzi nepiekrīt nekam mazākam, ja reiz pastāv iespēja iegūt vairāk. Tātad, ko viņš skaidro? Ka mūsdienās ir tik daudz informācijas, tik daudz ar ko salīdzināt, tie nav tikai kaimiņi. Mēs salīdzinām sevi ar Holivudas aktieriem, diemžēl reklāmas un tā tālāk veiksmīgiem cilvēkiem sabiedrībā, arī šajās laulības pamatjomās. Un cilvēkā rodās vīrā un sievā, un arī tajos, kas ir jaunieši, viņiem rodas vēlme tāda būt nepateicīgam. Es vēlos vairāk, ja es varētu dabūt vairāk nekā man ir, tad kāpēc to nepamēģināt? Kur ir tā bīstamība? Pie manis griežās arī tie cilvēki, kas ir pamēģinājuši vairāk dabūt. Kas notiek? Laulībā, ārpus laulības kaut ko vairāk dabūt. Jebšu arī kādus svešķermeņus integrēt, ienest laulībā. Kas notiek? Ja mēs cenšamies ienest to, ko pasaule rāda, tas ir tā kā toksiskos atkritumus, tu viņus vari noslēpt zem laulības gultas, bet tā ietekme būs iznīcinoša. Tāpēc cilvēki dažreiz jautā, kur ir šis veiksmes atslēga? Kur ir šī veiksmes atslēga? Varbūt arī mums ir jāsāk nevis ar veiksmes atslēgu, bet ar neveiksmes iemeslu, ko Bībele atklāja mums. Mēs varam sevi notestēt arī savā laulībā, kas ir aprakstīts 1. korintiešiem 13. nodaļas, 4. līdz 7. pants, un ielikt savu vārdu tur. Jā, šie cilvēki, kas nu pat šeit tika uzsaukti kā sadarināti, un arī tie, kas jau ir laulībā, un arī tie, kas ir ģimenēs, arī vecmāmiņas, vectētiņi, un arī tie, kas varbūt ir šobrīd šajā dzīves posmā vien dzīvo, ielikt savu vārda mīlestības vietā. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpotīga, tā nav piedauzīga, nemeklē savu labumu. Man patīk šis, ja es kādreiz esmu neapmierināts ar kaut ko, es varu uzdot jautājumu, vai es meklēju savu labumu tikai ģimenē, laulībā, vai es atstaroju to, ko mēs redzam Kristu, nemeklē savu labumu. Nav viegli sarūktinām.
Mūsdienās cilvēki ir ļoti ātri sarūktināti. Faktiski šī svētdiena ir par gaidām, neveselīgām gaidām, ekspektācijām. Ātri sarūktināti, viegli aizsvilstas, lai tā nepiemina ļaunu. Tā nav viegli sarūktinām. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Šeit mēs redzam patiesās mīlestības raksturojumu. Mīlestība ir rīcība. Un Dievs aicina mūs kā kristiešus atgriezties pie šīs vienkāršības Jēzu Kristu. Pie mīlestības, kas ir pacietīga. Mīlestība, kas piedod. Jā, cilvēks itreiz saka, es nevaru piedot. Mēs mācāmies piedot kopā ar Kristu un Kristu, un Dievs dod šo uzvaru, ka es varu piedot. Un laipna, kas tic un piedod. Atgriešanās pie vienkāršības Kristu. Šeit ir jomas, kurās laulībā ir vairākas jomas, nekā šeit es minēšu, kurā mēs varam tikt kārdināti, ka mēs neesam pietiekami, vai mans laulātais draugs, draudzene nav pietiekami. Tā ir fiziskā tuvība, par ko Bībele saka, tā ir svēta, un tā ir jābūt svētai. Finanses nav pietiekami. Ātri jāņem kredīti, ātri kaut kas jādara, dzīve ir īsa, panika. Sātans iedzen mūs tādā vāveres ritenī, ātri vajag. Pazemība un pateicība ir kā pretzāles. Izskats. Izskats arī ir labi, ja mēs varam izskatīties labi, bet ja izskats kļūst par slimīgu attieksmi un dzīšanos pēc izskata, tāda, kas ir kaut kur standartos, ārpus kristīgajiem, tas nav labi. Karjera. Dievs mums dod iespēju attīstīties, pelnīt, bet arī tur var būt šīs lamatas, ka nav pietiekami, nav labi. Diēta. Mums ir dota veselības vēsts, bet mēs esam kārdināti ar dažādām galējībām diētās. Bērni, es jau esmu minējis vairāk kārt, ja bērni var nonākt tādā centrā, Dieva vietā, tad tā ir arī nelaime. Bet mēs varam arī kļūt apmāti. Mēs varam būt neapmierināti, pastāvīgi mātes un vecāki neapmierināti ar bērniem, kādi viņi ir. Man ir liels prieks dzirdēt, ka mēs saprotam, ka mēs arī esam bijuši mazi bērni kādreiz, arī draudze. Un man ir prieks šeit dzirdēt bērnus. Dzīvesvieta un arī dzīvesveids un tā tālāk. Mēs iesim tālāk. Mūs gaida kliņģeris. Galvenie iemesli laulāto pāru problēmās, jā, es izmantoju arī Psychology Today un citus. To es izmantoju kā tehnisko diagnozi. Ziniet, mašīnas mēs dzenam uz tehnisko apskati vai ejam uz magnētisko rezonanci mugurkaulam, vai kā darbojas mūsu sirds darbība, tad mums veic ehokardiogrammu. Šeit nav šo garīgās dimensijas pamatu, bet mēs redzam, ka tīri tehniski zinātnieki spēj diagnosticēt, kā darbojas laulības attiecības un kur notiek šī problēma vai problēmas. Viņi min vairākus iemeslus un pamats bieži vien un pamatā ir komunikācija. Kur nobruka Ādamam un Ievai attiecības ar Dievu ēdenes dārzā? Vai tiešām Dievs tā teica? Komunikācija. Tu vairs nesāc uzticēties, tu sāc apšaubīt sieva vīra teikto, vīrs sievas un tā tālāk bērni. Komunikācijas problēmas, arī nespēja komunicēt. Nepiepildītas gaidas. Šis otrais punkts ir tas, par ko runā
šī svētruna pārsvarā nepiepildītas gaidas, varbūt nereālas gaidas arī, stress. Mēs jau iepazināmies ar dažādiem iemesliem, kā mēs varam sevi iedzīt stresā. Ārējie faktori, tie var būt dažādi. Tā skaitā arī, ko mums saka draugi, draudzenes, kādā kvartālā mēs dzīvojam, kādā pilsētā un kādā vidē atrodamies. Un arī kādā sākot jau ar mūsu bērnību vecāku vidē. Tas mums ir mantots. Un ejam tālāk, risinājumi un ieteikumi, ko viņi piedāvā, un mēs atgriezīsimies arī galvenokārt pie Bībeles piedāvājumiem. Mums šis jāredz kā kristiešiem, dargie brāļi un māsas, jaunieši, bērni un pusauģi, garīgā dimensijā. Ja mēs redzam kādu problēmu, kāds tad ir risinājums? Uzlabot komunikāciju. Kā mēs varam uzlabot komunikāciju? Mēs varam domāt, ka mēs esam eksperti komunikācijā un vainot sievu vai vīru. Bet visam jāsākas no mums pašiem. Uzlabot komunikāciju, tas nozīmē sākt klausīties, vai mēs protam klausīties. Man patīk, ka arī jauniešiem bija tēma par klausīšanos. Mēs esam pieraduši runāt. Pat Latvijas meži šobrīd ir uztaisījuši reklāmu, neatstāja atkritumus mežā. Un tur ir stāsts traģisks, kā sievas mātes notam stāsta. Kad nots jau viņš negrib uzbrukt sievas mātei, viņš iekāp mašīnā un grib aizbēgt no tā meža. Es domāju, ka jūs nevēlaties atrasties tādā ģimenē, un es nevēlos arī padarīt sievas mātes par sliktiem personāžiem. Man ir ļoti laba sievas māte. Bet komunikācija, vai mēs uzspiežam savas domas, vai mēs spējam paust savas jūtas, līdzjūtību, vai mēs cienam. Efeziešiem 5. nodaļa, eksāmens sievām. Kas ir vīra lielākā vajadzība? Cieņa, man ir prieks dzirdēt, tur ir teikts, cieniet savus vīrus. Ja man saka izvēle vai pateiks vārdu mīlēt vai cienīt, es uzreiz izvēlēšos cienīt. Protams, ka tā ir daļa no mīlestības dimensijas, bet cieņa nav tikai vārdi. Vīriem ir vilšanās, ja sieva saka, es gan cienu savu vīru, bet tad, kad ir kaut kāda situācija, šī cieņa netiek izrādīta. Kāda ir lielākā vajadzība, ko Dievs ir ielicis sievās? Vīri, mīliet, sievas zina. Bet vīriem citreiz ir, kā es atkal teikšu, ka mīlu, es neesmu tik romantisks, es neesmu tik mīlošs. Šī komunikācija, ja mēs sasniedzam komunikāciju līmeņus, mēs arī varam pasmieties par savām nepilnībām. Pasmieties par to, kur mēs kļūdamies. Piemēram, mūsu komunikācija ar manu sievu ir iegājusi tādā svētku fāzē, ka mēs jūtamies droši, vai mēs arī neesam vienisprātis par kādu jautājumu, ne īpaši lielu, vai arī, kad mēs ieraugam otra nepilnības. Ziniet, mēs dzīvojam veselu gadu Ventspilī, un tur kaut kā visu laiku prātā skan šī dziesma Pie jūras dzīve mana. Ziniet šo dziesmu, vai ne? Un tur ir tādi vārdi, ka pa radio skan, mēs braucam mašīnā un citreiz pārslēdzam radio kanālus, un tur skan. Un tur ir tādi vārdi, un vēja spīts ir manī. Es parasti dziedu, un vēja spīts ir tevī, kad sieva ir blakus. Un viņa vienmēr smējās tāpat kā tagad. Mēs varam pasmieties par to, ka mēs kaut kur piedzīvojam neveiksmes. Un mēs varam pasmieties, ja man ir tie ilgie projekti
Droši vien, ka daudziem vīriem ir, sievas to zina. Es apsolīju to plauktiņu pieskrūvēt, un nevajag atgādināt katru gadu, es to izdarīšu. Bet es jau pozitīvi varu attiekties pret to, ka sieva arī tās skrūves un plauktiņi ir nolikusi nost. Agrāk man tas bija sāpīgi, likās, ka sieva neusticās, bet nolikusi skapī nost, lai netraucē, kad ciemiņi atnāks. Es to izdarīšu, bet ne 2 gadu laikā citreiz. Nepiepildītas gaidas, daudziem pāriem ir nepiepildītas gaidas par laulību, kas rada vilšanos. Es nelikšu pacelt rokas, bet katrs ir vīlies tajā, ko viņš gaidīja. Es apsolu jums, jaunie pāri, kas precēsies, jūs iesiet šim cauri. Tas ir otrais tāds periods attiecībās, tāds vilšanās periods. Galvenais tur ir nepalikt tajā periodā. Jo nākamais ir jaunatklājuma un mācīšanās periods. Bet iesim tālāk. Ko mēs varam ar tām gaidām darīt? Jēzus Kristus redzēja apustuļus. Kad mēs lasām par vakarēdienu, kad lasām Ģedzemanes dārzā, kas notika. Jēzus redzēja apustuļu nepilnības. Kāpēc viņš teica, nē, man vajag citus, pilnīgus cilvēkus? Kāds teologs raksta, ka Jēzus izvēlējās nepilnīgus mācekļus kalpošanai, jo, kā jūs domājat, jo pilnīgu neeksistē. Ja mēs esam laulībā un mūsu acis ir atvērušās, ka man ir iesmērēta nepilnīga sieva vai nepilnīgs vīrs, nākamā atklāsmes tā fāze ir, un tā ir liela atklāsme. Man tā vīra atzīst, ka izrādās, ka es arī esmu nepilnīgs. Jo tajā brīdī, kad mēs to neapzināmies, mēs vēlamies pārmainīt otru cilvēku. Un man ir šīs gaidas, arī draudzē varbūt gaidas pret mācītāju. Un jūs centīsieties izspiest kā no citrona apelsīnu sulu. Ja? Gaidīt tā, kas nav. Stress, ja jūs redzat, ka sievai vai vīram ir stress pēc darba vai nogurums, tad mēs esam komanda. Mēs pārvaldam to kopā. Mēs nesakām vīram vai sievai, tu tādu stresainu šodien mājās atnāc vai šodien atnāc stresains. Ko man ar tevi darīt? Ej atpakaļ, un tad, kad tu nebūsi stresaina, tad nāc. Iekšēji, es pārspīlēju, bet iekšēji laulātie bieži vien tā jūtas. Viņi grib vislabāko saņemt sev. Bet kā ir, kad jūs atgriežaties noguris, vīlies, stresains? Jūs gribat, lai jums saka, klau, man nevajag tevi stresainu. Man nevajag tevi nogurušu. Jēzus tā neteica saviem mācekļiem. Palieliniet pozitīvās miedarbības. Kas ir pozitīva miedarbība? Es jau stāstu vairākas reizes arī laulāto pāru vakaros. Mani bērnībā vecāki Padomju Savienībā neapskāva. Un man ir jāpārvar tas, ka es biežāk apskauju savu sievu, savus bērnus, jo man tas nebija iegājies. Tās ir pozitīvās miedarbības. Pateikt kādu komplimentu, iedrošināt bērnus. Nekas tev nesanāca šoreiz, tev sanāks, es tev ticu. Risināt konfliktus konstruktīvi. Klasika ir. Vienmēr vārds, kas visu iznīcina. Konfliktu risināšana. Vienmēr. Atceraties, esat pamanījuši tādu vārdu. Vienmēr vai tas ir nogalinoši. Konstruktīvi. Tātad kāda ir problēma? Plauktiņš nav pieskrūvēts. Skaidrs. Vai vēl kāda problēma? Nevis viss un vienmēr. Izvairīsimies no viss un vienmēr. Es šajā nedēļā, gatavojot šo svētkrunu un papildinot,
pamanīju internetā šādu kāzu bildi. Esat kādreiz redzējuši kāzu bildes? Man arī ir mājās kāzu bildes. Man sieva bija salikusi daudz bildes, jo mēs nu pat pārvācāmies. Kas tur notiek? Interesanti. Es nesaku, ka tā ir jādara, bet interesanti ir tas, ka viņi ir izlēmuši arī kaut kur palūgt viens otram piedošanu kāzās, izlīdzināties. Tas iedaras vakarēdienā. Mēs tāpēc arī vakarēdienos ļaujam, es nezinu, kā Rīgas pirmai draudzē, bet citās draudzēs mēs ļaujam laulātajiem aiziet savā telpā, citreiz savās mājās un izlīdzināties, palūgt piedošanu un izlīdzināties. Un tur ir apraksts garš, es nelasīšu visu. Un šis arī varbūt ir tikai publiski auditorijai, ir grūti spriest. Facebookā un Instagramā bieži vien arī daļa no tā visa ir tikai mērķēta uz auditorijas piesaisti. Bet tur ir apraksts, ka cik ļoti mēs cenšamies citreiz būt patīkami un laipni un iejūtīgi, kad mēs esam ārpus savas laulības, ārpus savas ģimenes, publiski, darbā, bet cik mēs esam iejūtīgi, piedodoši, piedošanu nesoši savā laulības dzīvē. Tas mani uzrunāja, jo man šķiet, ka kāzas parasti iedomājas cilvēki, ka es taču nemazgāšu kājas, es taču nedarīšu to un to, esmu baltā kleitā. Tie ir mūsu svētki. Es atceros vienu stāstu, kad pēc kāzām viena līgava bija tik noskaitusies pret savu līgavaini par to, ka viņš bija aizmirsis nevis savas, bet viņas pārģērbjamās kurpes kāzās, un viņai bija tūznes. Un es atceros, ka viņa draudēja jaunajam vīram ar izrēķināšanos par to. Viņi šobrīd kopā jau ir 10 gadi, un viss ir labi, bet mēs varam nokļūt šādās interesantās, izaicinošās situācijās. Vēl viens tāds varbūt diezgan naivisks, tāds naivismā attēls no interneta ārējiem. Es avotu neatradu, meklējot. Kāds ir uzzīmējis to, ko nozīmē patiesa kristīga laulība. Mēs, protams, neizmantojam kaltu un āmuru. Un es paskatījos, ka dažas lietas varbūt arī nav tik svarīgas, ka viņas nokristu nost kā saules brilles, bet tā doma ir skaidra, kas tur nobirst nost. Ja mēs sakam, tu esi skaista, es tevi mīlu savai sievai, viņa plaukst un zeļ, un viņai nav vajadzīgas tās liekās lietas. Un ja vīram sieva saka, es tevi cienu, es esmu svētīts ar sievu, ka viņa man saka arī tādās situācijās stresa, viņa saka, tas ir par piemēru, cik liels spēks ir vārdiem, viņa saka, es tev uzticos, tev izdosies, tev sanāks. Un es novēlu arī vienam otru iedrošināt. Tad birst nost šīs liekās lietas. Man visu laiku nāk kā ģimeņu konsultantam dažādi citāti par laulību attiecībām un arī dažādi joki. Un es krāju gan citātus, gan jokus. Un es izlasīju šajā nedēļā tādu joku, ka sieva sēž ar vīru mājās divānā un sieva saka vīram, klau mīļais, esmu pierakstījusies uz fitnesu. Vīriem eksāmenis, kāda ir pareizā atbilde? Vīrs saka, malacīte, tu man esi. Sieva saka, tu to nedrīkstēji teikt. Tā kā ar komunikāciju laulībā mums ir jāiemācās gan vīriem un sievām, ka ir jāsaprot arī tas domāšanas veids, kā sievietes un vīrieši domā. Bet tā Jēzus misija laulībā ir atgriezties uz vienkāršību. Mēs redzam šīs lietas, kas nobirst nost. Un tas ir aicinājums, lai Jēzus palīdz, lai mūsu laulībā, mūsu ģimenē atbirst viss liekais.
viss, kas mūsu laulībai traucē. Elēna Vaita grāmatā Adventistu māja raksta šādus vārdus: laulība ir svēta savienība. Tā ir svēta iestāde, kas ir nodibināta Dieva uzceltā, tā tiek svētīta no viņa. Tai vajadzētu būt vienam no galvenajiem līdzekļiem, kādā cilvēkam sasniegt tīrību, svētumu un laimi. Un nobeigumā šis pants, kas turpinās, kas ir Jāņa, 1. Jāņa vēstule, 2. nodaļa, 16. un 17. pants. Mēs redzam, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tā nav no tā kunga. Tas nav no tēva, bet no pasaules. Bet ir risinājums. Dievam ir risinājums. Dievam ir risinājums. Pasaule iznīks un viņas kārības, bet kas dara? Nevis tas, kas vienkārši zina ļoti daudz, bet kas dara Dieva prātu, tas paliks mūžīgi. Jēzus apsolījums tiem, kas nonāk situācijā, arī jums pusauģi, jaunieši, bērni, laulātie, ģimenes, kad liekas, ka tur ārpus tiem rāmjiem gan es dabūšu to 100 zelta monētu. Ārpus tā, ko Dievs ir iedibinājis, es saņemšu vairāk. Jēzus saka Jāņa 10:10. Kurš nāk pievilt? Kurš nāk nokaut? Dieva pretinieks nāk, lai zaktu un nokautu, un nokaut arī ģimenes attiecības, nokautu mūsos dzīves prieku. Vai mēs esam priecīgi, vai mēs esam laimīgi, vai mūsu kaimiņi un draugi redz, es arī tāds gribu būt, jo viņi gadus 10, 20, visu laiku ir laimīgi, neatkarīgi no viņu vecuma. Viņi ir laimīgi kopā. Jēzus saka, es jums došu dzīvību. Es jums dodu dzīvību. Un kas tur rakstīts? Ka tur trūkst viena zelta monēta. Tur kaut kā pietrūkst. Tur vajag kaut kādus vēl mākslīgus saldinātājus, vai vēl kaut ko pielikt klāt. Vai kādu dienu iziet ārā no šī un tad paņemt klāt kaut ko vēl. Bībele sauc Jēzu par labo ganu. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Dzīvība un pārpilnība. Dzīvība un pārpilnība ir tas, ko Jēzus vēlas dot mums, dārgie draugi. Nešaubieties, paliksim tajā, kas ir Jēzus mācība, paliksim tajā, kas nes svētības, paliksim tajā, kas aizsargā mūsu laulības, paliksim tajā, kas aizsargā mūsu bērnus. Paliksim tajā, lai mums ir šī dzīvība un pārpilnība. Āmen. Visvarenais debesu Tēvs, žēlastības un mīlestības Dievs, laulības un ģimenes radītāji. Mēs nākam lūgšanā pie Tevis kā Tavi bērni, kā Tava draudze. Mēs pateicamies Tev, ka Tavi principi ir mūžīgi, ka Kristus vienkāršība un skaidrība ir mūžīga, ka tāds viņš bija, ir un paliks mūžīgi. Palīdzi mums atgriezties pie šīs vienkāršības un skaidrības mūsu ģimenēs, tur, kur ir mūsu vecākiem loma sava, bērniem, pusauģiem, jauniešiem, arī laulātajiem, jo īpaši būt iejūtīgiem, pacietīgiem, maigiem, pretimnākošiem, lai mēs viens otru stiprinātu un pievestu tuvāk
Tev un tavam atbrīvojošajam vienkāršības un skaidrības mieram. Pateicamies Tev, ka mēs arī varam veikt šo diagnozi un paskatīties sevi spogulī un salīdzināt sevi, nevis savu laulāto draugu vai draudzeni, bet sevi ar Jēzu Kristu, ar Tevi un Taviem standartiem. Palīdzi mums pieaugt Tevī, palīdzi mums dzīvot reālās gaidās, attiecībās ar Tevi, attiecībās laulībā un ģimenē, attiecībās draudzē. Vēlreiz īpaši arī lūdzu svētī draudzes mācītājus Agri Bērziņu un Mārtiņu Subatoviču, viņu ģimenes, viņu bērnus. Un arī īpaši lūdzu svētīdams svētī katru ģimeni, arī ģimeni, kurā ir viens cilvēks šobrīd, bet kurš ir dalība no lielākas ģimenes. Svētī un aizsargā mūs katru, lai čūska, sātans pretinieks nevarētu mūs tik viegli pievilt ar to, ka mūsu laulībā, mūsu ģimenē trūktu šīs vienas zelta monētas. Palīdzi mums būt pateicīgiem, pazemīgiem un arī gataviem mācīties, ejot šo ceļu kopā, lai tas mūs kopā aizved uz mūžību pretī Jēzus otrai nākšanai. To lūdzu un pateicos un nolieku katru no mums, kas ir šeit, katru, kas skatās un klausās Tavās rokās, Tavās žēlastības, mīlestības, glābjošajās rokās, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.